Ivita Goldberga-Miljone, jeb Daktere Tūta, par projektu Dakteres klauns uzzināja pirms vairākiem gadiem, kad projekts vēl nedarbojās reģionos, tikai Rīgā. Iedziļinoties Daktere klauna projekta būtībā, Ivita saprata, tas ir domāts tieši priekš viņas. Es ticu, ka Dieva dotas kvalitātes, kas ir proti improvizēt, humors ir ar mani uz to un es ar humoru uz to. Man ļoti patīk dziedāt, un cik man labi tas sanāk, to lai profesionāļi vērtē, ja? Dejot, aktieru māksla ir man ļoti mīļa un tuva, un man likās, kur šīs kvalitātes visas varētu likt, Dakteres klauns, manuprāt, šķita tam absolūti piemērots. Un, protams, tas bija garš ceļš, kā līdz tam nokļūt, tur bija anketi jāaizpild un jāaiziet vairākas atlases kārtas, bet tas ir atkal cits stāsts. Daktere Tūta iepriecina bērnus jau vairāk nekā 2 gadus. Viņa Cēsīs un Valmierā pagaidām ir vienīgais dakteres klauns, bet pavisam drīz pievienošoties jauni kolēģi. Ivita norāda, ka tas ir darbs, kuram cītīgi jāgatavojas, mazāk fiziski un vairāk emocionāli. Pirmkārt, man ļoti patīk tas, ka mani neatpazīst. Es atnāku absolūti tādi kā šodien. Es jūtos sievišķīgi un tad man patīk tas pārtapšanas process. Tas ir tas veids, kā es pārēju tēlā. Un pēdējais aksesors, ko es uzlieku, ir deguns. Zini, kāpēc tūta? Ja sataisa tādu konfekšu tūti, tad tūtā slēpjās visādi pārsteigumi. Man ne tikai konšas slēpjās, konšas vispār parasti gandrīz nemaz neēdu. Manī parasti slēpjas tādi pārsteigumi, piemēram, bonjour, monsieur. Madam, es sāku runāt franciski, piemēram, pēkšņi. Tad man vajag tāds uzlādes režīms, dažāds tur. Katrā ziņā tūta ir kā liela pārsteiguma tūta. Kas iznāks ārā, tas iznāks. Daktere Tūta stāsta, ka nav iepriekš uzrakstīts scenārijs. Viņa katru reizi ir atvērta kaut kam jaunam. Iepriecināt kādu no personāla, bērnus, kas atrodas slimnīcā, vai arī mazo pacientu vecākus. Citreiz ir tā, ka ir vecāks ar zīdainīti, un tajā brīdī man, protams, atskan no vecāka puses, viņš gan maziņš, viņš neko nesaprot. Es saku, tā nekad nesakiet, viņš dzird, jūt, un bieži vien ir bijis tādi gadījumi, ka bērns ir nemierīgs, nevar iemigt, ja? Un tad ļaujos šūpuļu dziesmai vai kādām liegām kustībām, ja, kad zīdainītis nomierinās. Citreiz ir tā, ka bērnam varbūt ir jau tas akūtais periods noslēdzies, un tad viņš ir tādā, var teikt, viņam tas vecāks tajā brīdī vairs nav varbūt tik svarīgs blakus, ja? Un tad ir tas, ka tu vari ar vecāku padarboties, vai atkal otrādi ir ļoti akūts periods, ja? Ka tikko bērns ir pilnīgi pie sistēmām guļoša, tad tu vari būt mammai kā mierinātājs vai tētim. Tēti parasti baigi tēlo stiprniekus, bet viņiem arī ir sava pieeja. Slimnīca nereti asociējas ar sāpēm, tāpēc raisīt smaidu bērnu un viņu vecāku sejās ir daudz grūtāk. Ir bērnu vecāki šeit, kas jūt, ka noslēdzās un nav pretīm nākoši, bet es arī to ļoti labi saprotu, tā ir viņu sāpe, bet kā man izdodas šo pozitīvismu, es neuzskatu, ka man par katru cenu ir jāuzstāj ar Daktere klauna tēlu, ka es esmu ieradusies un visiem tagad ir milzīgi jāpriecēs vai jābūt atvērtiem. Šī tomēr ir terapija, un terapijas veids ir arī viens ja, ka tas tēls jau pats par sevi ir unikāls, un citreiz pietiek ar tēlu parādīšanos, un citreiz tas varbūt neprasts veiciens. Ja tam nav jābūt kaut kam unikālam, uzreiz, ja tu nē, tas varbūt absolūti vai pietiek skatienī vai tur. Ivita stāsta, ka Daktere klauna darbs ir viņas sirdslieta. Man tas ļoti patīk, un es, protams, ļoti vēlētos, lai tā būtu ļoti cienījama profesija, kur būtu patiesībā labi apmaksāta, tāpēc, ka tad tu vari šīs finanses ieguldīt profesionālā augšanā, tu vari mācīties aktieru meistarību, psiholoģiju un tā tālāk papildināt sevi, jo pat labāk mēs, teiksim tā, saņemam stipendiju, kas pat nesasniedz minimālo algu, un pat ir krietni zem, es teiktu. Līdz ar to ir tā, ka es ar to nevaru atļauties nodarboties tādā līmenī, kādā es to gribētu, tieši finansiāla apsvērumu dēļ. Bet līdz ar to es saku, ka tas ir man ļoti, ļoti labs hobijs, plus sirdslieta un plus darbs.
Daktere Klauna misija ir palīdzēt bērniem un viņu vecākiem, pārvarēt dažādas psiholoģiskās un sociālās grūtības, mazināt stresu un pātrināt izveseļošanos. Mēs esam trīsdaļīgi kā cilvēks, tātad gars, dvēsele un ķermenis. Un, ja mēs slimnīcā pārsvarā par ko rūpējamies, dominanti ir mūsu ķermenis, lai to savest kārtībā. Pa garīgām lietām atkal atbild garīgās instances. Es uzskatu, ka mēs esam tādi kā, varētu teikt, dvēseles dakteri varbūt pat, jo es nezinu, kāpēc mūsu sabiedrībā uzskata to, ka ir normāli ārstēt ķermeni, dvēseli kaut kur paliek tā kā gaisā karājoties. Un tas ir ļoti, tam ir jābūt kā vienam veselam, lai mēs funkcionētu. Līdz ar to es teiktu, ka priecīgs cilvēks ir arī vesels cilvēks, un mēs esam tie, kas palīdz sakārtot šo dvēselisko pusi, lai tā būtu priecīga un lai veiksmīgāk atvesļoties arī ķermenī.